Namaste! Šodien es gribēju jums padalīties ar informāciju par Černauskas akmeni. Tātad Černauskas akmens atrodas Siguldas novada Allažu pagastā. Un saņēmu jautājumu, vai es varētu nolasīt šī Černauskas akmens informatīvo lauku un kāda ir viņa miedarbība. Tātad sāksim ar to, ka Černauskas akmens ir viens no akmeņiem, kas ir varētu teikt ar mīnusa zīmi. Tas ir transformācijas akmens. Tas nav akmens, lai mēs aizietu pie viņa un tā kā uzpildītos ar spēku, ar mīlestību. Nē. Bet šim akmenim ir divi aspekti. Ja jūs esiet pie šī akmens kā turisti, vienkārši apskatīties, ka ir tāds akmens, kāds viņš ir, cik viņš ir liels, tad līdz ar to jūs aiziesiet, apskatīsieties un aiziesiet prom. Ko es ieteiktu no šādu akmeņu apmeklēšanas arī citās vietās? Es ieteiktu jums pēc tam dodoties mājās, kā lai saka, nomazgāties ar sāls, uztaisīt sāls skrubi un arī ieejot mājās, pabērt sāli un uzlikt, ar tiem apaviem, ar ko jūs bijāt, pastāvēt, lai viņi pastāv jums uz sāls un noņem visu informāciju, kur jūs esiet bijuši, jo lielākā daļa arī šis ir viens no akmeņiem, kam ir apkārt ļoti daudz dažādu vēl citu enerģiju, ko jūs varat negribot paņemt uz mājām. Kas nebūtu, nav cilvēkam tik ļoti, kā labvēlīgs, tas varētu tādu priekš sevis labāk pēc tam tiešām apavus un rokas nomazgāt ar sāls ūdeni. Tātad atgriezīsimies, ja jūs esat turists, tātad instrukcija jums ir iedot. Jūs aizgājāt, apstaigājāt un ieteiktu tiešām pēc tam ar sāls skrubi, izmantot sāls skrubi, lai attīrītu savu enerģētisko lauku. Otrais tātad, kā teicu, tas ir transformācijas akmens. Un šeit jūs varat iet pie akmens ar nodomu transformēt kaut kādas lietas, kas jums šodien mirklī ir aktuāls. Un kā jūs to varētu darīt? Tātad akmeņa iedarbība apmēram ir 2-3 metri jau no akmens. Viņiem saka, jūs saprotiet, kad jums ir savs enerģētiskais lauks, informatīvais lauks, kur ir visa jūsu informācija. Arī tā informācija, kas šobrīd jums ir tā kā aktuāla, viņa jūsu enerģijas laukā parādās ar kaut kādu kodu, piemēram. Ja? Tas ir ciparu kods. Un Černauskas akmenim ir savs enerģētiskais lauks ar viņa konkrētiem kodiem. Un tad, kad jūs tuvojieties šim laukam, sanāk jūs ar savu informācijas lauku ieejot pie šī akmens, jūs savienojieties ar viņa informācijas lauku un ar tiem kodiem, kāds ir kodēts šis akmens. Un ja jūs pirms tam nosakiet nodomu, piemēram, jums ir kāda no atkarībām, ka jūs vēlētos šo atkarību mazināt un lai akmens palīdz jums iziet. Piemēram, jūs pīpējat daudz gadus, jūs vēlaties viņu atmest un jūs varat lūgt akmenim, lai viņš palīdz jums šī procesā, kad jūs atmetat smēķēšanu. Ja? Vai jums ir alkohola problēmas, vai tās ir kādas no slimībām, vai kaut kādiem emocionāliem stāvokļiem ar mīnusa zīmi. Jūs varat izteikt nodomu un doties pie šī akmens, transformēt šo jūsu problēmu. Tātad jūs apmēram, kā teicu, 2-3 metri attālumā, jūs ar šo nodomu tuvojieties akmenim, ejiet akmens informācijas laukā un tad klausot savai sirdī, savām sajūtām, dodieties pie akmens. Un tad, kā var būt? Varbūt tā, kad jūs varat stāvēt pie akmens, jūs klausieties savam ķermenim, cik tālu jūs varat pieiet pie akmens, kurā mirklī apstāties.
Vai ir tā, ka jums ir jānoliek roka uz akmens un jāelpo ar akmeni vienā ritmā? Vai ir tā, ka varbūt tā, ka jums sagribēsiet pret pulksteņa rādītāju apkārt akmenim? Šeit ir vairāki varianti, kā tas var notikties. Galvenais šeit jums, kad jūs izsakot savu nodomu, ar kāpēc jūs esat šeit atnācis, jūs savā apziņā ieiet tā kā klusuma telpā. Kā tas ir? Jūs aiztaisiet ciet acis un saprotiet, ka jūsu apziņā ir vairākas telpas. Un viena telpa ir klusuma telpa. Un jūs aiztaisot acis, iedomājieties kaut kādas 3-4 durvis, un tad kuras no durvīm tā kā spīdēs, piesaugs jūs sakiet nodomu, ka jūs gribētu iet klusuma telpā. Un tad, kuras no durvīm tā kā jūs uzrunās, jūs ar savu apziņu ejiet, taisiet vaļā šīs durvis, un jūs atradīsieties savas apziņas klusuma telpā. Katram cilvēkam ir šī klusuma telpa, kur jūs būsiet pilnīgā savā klusumā. Un tad jau jums ir jāuzticās jūsu iekšējai sajūtai, kā jums ir tā kā jāuzvedās pie akmens, kā es teicu, ja? Un tad, klausoties iekšējai sajūtai, jūs izsakiet nodomu, un tātad dariet, kā jūsu iekšējā sajūta saka. Ja ir tā, kad jūs esat satraukusies un jums nav šo sajūtu un jūs nevarat telpu atrast, tad visdrīzāk nostājieties tā kā pie akmens, tādā rokas izstieptā stāvoklī un pastāviet un sajūtiet to, ko jūs iekšēji gribiet transformēt. Un šeit tā kā akmens ir gana spēcīga, viņa tā enerģētiskā vieta ļoti spēcīga, tad nav jāsabaidās vai jānobaidās no tā, kādas emocijas jums var nākt. Ja jūs gribēsiet raudāt, ļaujiet asarām, piemēram, tecēt, vai ir kaut kāda cita sajūtas, jūs esat klātesoši, vai tur jūs pakritieties, vai kaut kā jūs vērojiet sevi un neiespringstot, neieslēdzot savu prātu, esiet tur kādu laiku, bet tas nebūtu ilgāk kā 21 minūti. Jā, jo 21 minūti tas jau būs ļoti daudz. Vai jūs variet arī attiet tālāk, vienkārši apsēsties pie akmens un tā kā apsēsties. Apsēsties jums ērtā stāvoklī, ieiet šajā klusuma telpā un vienkārši būt akmenim. Jo akmens, viņš ir tāda ļoti interesanta būtne, šis Černovskas akmens, kuram ir sava apziņa, kas ir saslēgta ar attiecīgām būtnēm, kas arī tur šo enerģētisko lauku. Un ja jūs esat noteicis nodomu, tātad viņa enerģētiskais lauks, tas kods, ar ko strādā akmenis, viņš mīļot darboties ar jūsu enerģētiskā lauka kodu un to kodu, kurā jums ir problēma, tas ir konkrēts arī, viņš ir tā kā informācijas laukā varētu rādīt vai kā sabiezējums, bet viņam ir apakšā cipara kods, viņš jau mainīs jums šo cipara kodu. Ciparu kodu tik, cik uz šo mirkli jums tas būs iespējams saskaņā ar jūsu dvēseles pieredzi šeit uz zemes un augstāko spēku nodomu. Tātad, tādā veidā jūs variet miedarboties ar Černovskas akmeni, bet arī šī veidā es jums ieteiktu, ejot mājās, pieņemt pēc tam kādu sāls skrubi, vai tas ir dušā, vai tas ir vannā, ja jūs ejiet, vai pielikt pie kādas vēl zaļu tēju, sajaucot ar sāli, nomazgāt un arī pabērt zem apaviem, kur jūs esat gājuši, nolikt tos apavus uz sāls, jo arī šim akmenim ir apkārt daudzas tādas būtnes,
kas ir ļoti, pat normāli. Un tā kā viņš ir transformācijas akmens, tad tur tās būtnes var būt daudz, un arī cilvēki, kas tā kā atnāk un varētu būt tā, ja piemēram jūs arī, kam tas akmens vēl strādāt, ja jūs jūtaties, ka jums kaut kas nav labi, vai jums liekas, ka kāds kaut ko ir sadarījis, vai arī kaut kādas enerģijas pēkšņi pēdējās dienās jums nav labas, tad jūs arī droši varat doties uz Černovsku akmeni un pabūt viņa tuvumā, paiet, piemēram, pret pulksteņa rādītāju ar nodomu attīrīt savu enerģētisko lauku no visām destruktīvām enerģijām, kas ir jūsu laukā, un uz šo mirkli, ko ir iespējams attīrīt. Un šis akmens ar savu enerģiju arī notīrīs šo jūsu enerģētisko lauku. Tāds būtu stāstījums par šo ļoti interesanto Černovsku akmeni. Ja mēs skatāmies vēsturē, tad tas akmens viņš nav, kā lai saka, viņš vietu ir bieži mainījis, ja mēs ņemam kaut kāds ļoti daudz gadus atpakaļ, viņš ir bijis tur, tā kā tāpat, bet viņš ir savādāk stāvējis un savādāka bišķi tā vietas lokācija. Šobrīd viņš ir savādākā vietas lokācijā nekā viņš bijis pirms tam. Ejot prom no akmens, ieteiktu jums pateikties akmenim, pateikties šai vietai, kur tas akmens stāv, pateikties tiem spēkiem, kas šo akmeni kūrē, pateikties šai dienai tādu kā pateicību šīm un, protams, atstāt vietu tīru, neko tur nepiegriežot, jo tas var pēc tam jums atspēlēties kaut kādā citādās lietās un citādos zaudējumos no jums. Kas vēl, ko šobrīd vēl rāda, kad ja jūs gribiet tā kā uzlādēt ūdeni, tad jūs arī varat aiznest ūdeni, jā, bet pirms jūs gribat, piemēram, uzlikt, viņš ir visnotaļ augsts, jā, mēs tātad, ja jūs tur gribat uzlikt uz akmens, jūs sākumā prasiet atļauju, vai jūs drīkstiet uzlikt uz akmens šo ūdeni, un ja jūs saņemiet jā vai nē, tad attiecīgi no tā arī dariet. Arī varat likt pie akmens, uzlādēt, kamēr jūs tur esiet, uzlādēt ūdeni. Vislabāk, protams, ja jūs viņu nesiet stikla traukā, jo tad tas stikls pats kā pats jau ir, viņš to informāciju paņem pats, un tad viņš iet arī vēl ūdenī iekšā. Tas būs vislabāk, bet tas ūdens tiešām ir ar attīrošu iedarbību. Tas nav, šeit jāsaprot, tas nav tā kā dievišķais, ja, kur ir pilnīgi cits kods. Šis būs transformācijas ūdens ar pilnīgi citu kodu, ja gribat attīrīt, piemēram. Tas ir tā kā detoksam varētu būt, ja jūs gribat attīrīt no kādām slimībām, attīrīt vispār ķermeni, tad jūs variet dzert šo ūdeni kā vienu no jau kaut kādam lielākam komplektam, ko jūs lietojat. Tas nebūs tā, kad es tagad dzeršu šo ūdeni un man aizies visas slimības. Ja? Tas ir attiecīgi jau atkarīgs no jūsu apziņas līmeņa, cik jums apziņa, cik jūs izprotiet daudzas lietas, bet kā tāds attīrošs detoks ūdens, viņš ļoti labi palīdzēs jums attīrīt ķermeni, attīrīt prātu, attīrīt enerģētisko lauku, arī jums apkārt, ja jūs dzersiet kaut kādu mirklīti šo ūdeni. Tas būs, jūs varat arī tā kā tuviniekiem aizbraukt uzlādēt šo ūdeni un tad ar nodomu, piemēram, dot kādam, kam ir, kā es teicu, atkarības, ja, tad jūs varat dot viņam dzert, vai jūs arī varat pats. Viņš vairāk domāts tiešām kā detoks ķermenim, un pie atkarībām arī šis ūdens būs ļoti labs, bet tas nebūs ūdens labs, lai jūs tā kā spēcinātu ķermeni, lai tādu dievišķu enerģiju iegūtu. Nē, šis akmens nav par to. Ja? Tas akmens nav par to.
Bet kā tā viņš nav kaitīgs. Protams, jūs varat kā turisti iet, apskatīt, pabūt, ja jums interesē enerģijas, kā jūs jūtiet to enerģiju, cik viņa jums ir, varbūt jūs viņu nolasiet vēl kaut kā pilnīgi pat savādāku, tad droši varat padalīties zem ieraksta, kā jūs viņu sajūtāt un kāda jums ir sajūta būtot pie Černauskas akmeņa. Jautājums, kā es zinu šo informāciju par Černauskas akmeni? Es lasu informācijas lauku gan cilvēkām, gan arī vietām. Un līdz ar to es varu tā kā sajiet ar savu enerģētisko lauku, savienojoties ar šo akmens enerģētisko lauku, nolasīt, kam šis akmens ir derīgs un kā viņu varētu izmantot. Kā arī man ir atsevišķs vēl spēja pieslēgties augstākam līmenim, kur cilvēka prāts tā kā nevar, un nolasīt informāciju, to, ko vēstīja par šo akmeni jau no citādām struktūrām. Tā kā ņemiet par labu, ja ir dalāties, kā jūs sajūtāt šo Černauskas akmeni un kā viņš jums iedarbojās. Lai jums jauka diena! Paldies, ka noskatījāties! Namaste!